Mēs kopīgi atvērsim Apostuļu darbu grāmatu, 2. nodaļu, un nolasīsim tur no 22. panta. Apostuļu darbu grāmata, 2. nodaļa, no 22. panta. Izrēlieši, uzklausiet šos vārdus, nacerieti Jēzu šo vīru. Dievs jūsu priekšā apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darījis caur viņu jūsu vidū, kā jūs paši zināt. To Dievs pēc sava lēmuma un paredzes ir nodevis, un jūs viņu ar noziedznieku rokām esat piekluši pie krusta un nonāvējuši. Viņu Dievs uzmodinājis nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā viņu paturētu savā varā. Un arī 31. pants. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristus augšām celšanos. Viņš nepalika pazemē, un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Āmen. Mēs nolieksim galvas lūkšanā. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šiem brīnišķīgiem svētkiem, par šiem piemiņas brīžiem, kad mēs domājam par Tavu augšām celšanos un Kristus krusta upuru nopelnu. Mēs pateicamies, Kungs, ka caur šo Kristus krusta upuru nopelnu ir mūsu glābšana, ka šī glābšana ir Tavās dārgajās asinīs, ka nevis ar zeltu un sudrabu mēs esam atpirkti, bet ar Tavām dārgajām asinīm, Kungs Jēzu. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu neturēji par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoji un pieņēmi kalpa veidu un pazemojies līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, Kungs. Svētī, lai šis vārds, Kungs, kā gaisma, spīd mūsu sirdīs, Kungs, lai šis vārds satriec mūsu sirds, Kungs, un tās dara atkal no jauna. Svētī, palīdz mums uzņemt un veidoties pēc Tavas līdzības, Kungs, Jēzu. Lai Tavs vārds, Kungs, dara mūsu dzīvus un lai Tavs vārds pabaro mūs šai brīdī. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Apostols Pāvils vēstulē korintiešiem raksta, sacīdams draudzei, mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem ir kā apgrēcība, kā piedaudzības akmens, bet pagāniem kā muļķība, kā ģeķība. Bet mēs, kas ticam, tas ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Mēs, kas ticam šiem vārdiem par Jēzus Kristus dzīvi, ciešanām, nāvi un augšām celšanos, tas ir mūsu spēks. Tas ir mūsu dzīves piepildījums, tas ir mūsu dzīves iedrošinājums. Un ja nebūtu augšām celšanās, nebūtu mums grēku piedošanas, nebūtu mūžības. Un par to visu mēs šodien skatīsimies, un lai raksti mūs pārliecina par šīm vienkāršajām Bībeles patiesībām, ko Dievs tajās ir mums atstājis par šo patieso notikumu, par Jēzus Kristus nākšanu šajā pasaulē. Pasaulē ir bijušas un ir vēl šodien daudzas reliģijas, un šīm daudzām reliģijām ir kādi reliģiski līderi. Piemēram, ir budisms un viņa līderis Buda 5. 6. gadsimtā pirms Kristus mira. 80 gadu vecumā viņu kremēja un guldīja kapā, un viņu kapu var atrast, un arī viņa mirstīgās atliekas tur ir atrodamas. Tāpat tās ir tāda liela reliģija kā islams un viņas reliģiskais līderis Muhameds. Arī ir miris, un viņa atliekas var atrast viņa kapā. Bet, kad mēs pieejam pie kristietības, kad mēs skatāmies uz notikumu par Jēzus Kristus dzīvi, nāvi, tad mēs redzam, ka kaps, kurā Jēzus tika guldīts, bija tukšs. Tur bija tikai jauti vien,
un Kristus bija augšām cēlies. Un šādu Kristu augšām cēlušos Kristu mēs šodien pasludinām arī jums. Šādu augšām cēlušos Kristu par šādu augšām celšanos Kristu mēs liecinām arī šodien un cenšamies cilvēkus pārliecināt. Un mums kā draudzei ļoti nopietni un skaidri jāapzinās šis svarīgais fakts un notikums par Jēzus Kristus augšām celšanos, jo šim faktam ir milzīga, liela nozīme ne tikai mūsu dzīvē, bet visas pasaules vēsturē. Un es izvēlējos, mēs jau lasījām no 1. Korintiešu vēstules 15. nodaļas, mēs aizceļosim no šiem apostuļu darbiem uz 15. nodaļu, jo šajā 15. nodaļā ļoti smalki un skaidri apostuls Pāvils pierāda, kāpēc ir tik svarīgi mums domāt par Jēzus Kristus augšām celšanos. Lai labāk saprastu kontekstu, tad atslēgas pants tur ir 12. jo, kā mēs tur lasām, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšām celšanās. Tātad draudzē bija kādiem cilvēkiem bija kādas šaubas, kas vēlējās noliegt Jēzus Kristus augšām celšanos, un apostols Pāvils šeit no jauna parāda evaņģēliju un parāda to, ka augšām celšanās tas ir pati tāda dziļākā sakne kristietībā, mūsu būtība, kas pārveido un stiprina mūsu ticības dzīvi. Kad mēs iesākam lasīt jau šo nodaļu, 15. nodaļu, tad mēs redzam, kad Pāvils parāda, ka tas ir Dieva evaņģēlijs, ka tas nav cilvēka evaņģēlijs. 3. pantā mēs lasām, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats esmu saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem. To Pāvils nav izdomājis, to Pāvils nav nosapņojis, Pāvils to ir saņēmis no paša Kristus un šo vēsti, šo pārliecību arī dāvā cilvēkiem un dāvā draudzei, dāvā šodien arī mums šeit. Un pirmā lieta, pie kā es gribu šeit pieturēties un lai mēs apskatām, kā evaņģēlijs, uz ko evaņģēlijs balstās. Un šeit ir tādas 4 svarīgas lietas. Un pirmām kārtām, uz ko balstās evaņģēlijs, tas ir, ka Kristus ir miris pār mūsu grēkiem. Un mēs tieši to šeit arī 3. pantā izlasām. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko esmu saņēmis, ka Kristus ir miris pār mūsu grēkiem. Tā ir skaidra pārliecība, tā ir skaidra lieta, tāda, kas tiek parādīta, ka tieši kristietība balstās uz šo faktu. Ja Kristus nebūtu miris par mūsu grēkiem, mēs vēl atrastos savos grēkos. Un mums ar to ir jāsaprot, ka Dievs nevar atstāt nevienu grēku nesodīt. Ja Dievs kaut kādā veidā gribētu pieļaut, nesodīt kādu grēku, tad viņš sevi padarītu par netaisnu. Jo katrs grēks, kā mēs lasām evaņģēlijos, prasa sodu, prasa nāvi. Grēka alga ir nāvi. Bet Dievs visu vainu, kā mēs arī dzirdējam no psalma, visu vainu uzlika viņam, uzlika Kristum. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ darīja par grēku. Un tagad iedomājieties vienkārši savu dzīvi. Katra mūsu sliktā doma, katra mūsu sliktā rīcība, katra mūsu sliktā uzvedība, kuru mēs esam darījuši. Katrs mūsu melīgais vārds. Es jau nerunāšu tur par lieliem grēkiem, ko mēs paši par sevi saprotam. Katra mūsu sirds viltība, katra mūsu skaudība, lepnums,
Mūsu tukšā iedomība tika uzlikta viņam. Tika uzlikta Kristu. Un Kristus par šiem mūsu grēkiem nomira. Jo Dievs izlēja savas dusmas pār viņu. Romiešu vēstulē 3:25 mēs varam nolasīt, kur skaidri tiek parādīta šī doma. Tas ir 3:25. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolidzis par grēku izpircēju. Viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību. Dievs nolika Jēzu Kristu kā grēku izpircēju. Tā parādīdams savu taisnību. Jeseja grāmatā 53. nodaļā no 1. līdz 11. un visa šī nodaļa mēs varam lasīt, ka mūsu vaina tika uzlikta viņam un viņš tika satriekts. Un Dievam patika viņu pieņemt kā upuri. Dievam patika viņu uzlūkot kā pilnīgu, pietiekošu upuru pār cilvēka grēkiem. Ebreju vēstulē 10. nodaļā no 7. līdz 9. pantam rakstīts: Raugi, es nāku, grāmatā par mani rakstīts, tavu prātu darīt. Es nāku, lai darītu tavu prātu, lai paņemtu pasaules grēku uz sevi. Un tas ir pirmais apliecinājums par Jēzus Kristus evaņģēliju. To, ka Kristus mira par mūsu grēkiem. Otra lieta, ko mēs šeit varam izlasīt, to, kā šeit ir rakstīts 4. pantā, un ka viņš aprakts un 3. dienā augšām cēlies. Tad otrā lieta, ko es gribu piefiksēt, lai mēs saprotam, uz ko balstās evaņģēlijs, ir to, ka Jēzus tika aprakts. Mēs redzam evaņģēlijos, ka mēs lasām katrā evaņģēlija noslēgumā, mēs lasām to, ka Jēzus, kad nomira pie krusta, viņš tika noņemts un ietīts autos un likts kapā. Un pievelts kapam priekšā liels akmens. Un tam bija daudz aculiecinieku. Un kāpēc šis fakts ir tik svarīgs? Kāpēc Pāvils šo faktu šeit piemin? Šis fakts ir svarīgs tāpēc, ka viņš patiešām bija miris. Viņš patiešām bija miris un aprakts. Mūsu grēku dēļ. Un cilvēki to redzēja, romiešu karavīrs, kas stāvēja pie krusta, lai pārliecinātos par Jēzus Kristus nāvi, viņš iedūra viņam sānā šķēpu, no kā iztecēja asins un ūdens. Un tad viņu no krusta noņēma. Pie krusta vēl bija daudzi cilvēki, sievietes kā Marija un Jēzus māte un māceklis Jānis. Un viņi visi apliecina šo faktu, ka viņš bija miris un aprakts. Trešā lieta, uz ko balstās Jēzus Kristus evaņģēlijs, ir tas, ka viņš 3. dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Kā mēs šeit arī izlasām 4. pantā, 2. daļā. Man patīk šī korintiešu vēstule, ka šeit var ļoti rūpīgi, mēs katrs viens, ja jums ir rokās Bībeli, izsakot līdz šim notikumam, kā tiek aprakstīts un pārliecināts tas, uz ko balstās patiesas un dzīvs evaņģēlijs. Viņš 3. dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Un tā ir kulminācija evaņģēlijam. Tas ir piepildījums, ko Dievs bija apsolījis. Un mūsu ticība tieši pamatojās uz šī fakta, kad Jēzus Kristus augšām cēlās.
Pēc rakstiem. Viņš celās augšā nekā tie cilvēki, ko Jēzus no nāves uzmodināja. Mēs zinām, ka Jēzus uzmodināja vairākus cilvēkus. Atraitnes jaunekli, kad viņš uzmodināja no nāves, bet viņš nomira atkal pēc tam droši vien. Nevis droši vien, bet fakts. Viņš uzmodināja Lāceru no nāves, bet arī mēs zinām, ka Lāceris mūžīgi nedzīvoja. Bet tas, kā cēlās Jēzus augšām, tas ir pavisam savādāks fakts, jo Jēzus uzcēlās augšām apskaidrotā miesā. Un mēs redzam, ka Jēzus pēkšņi varēja parādīties starp mācekļiem, aiz aizslēgtām durvīm. Ka bieži vien mācekļi viņu nepazina, tikai atpazina pēc tā, ko Jēzus darīja un runāja. Un tas ir pēc rakstiem. Un šis notikums mūsu dzīvē ir ļoti svarīgi saprast. Viņš ir augšām cēlies un viņš ir dzīvs. Vēl viena lieta, ko apostols Pāvils šeit ļoti būtiski piemin, kas ir ļoti svarīgi mums nofiksēt, viņš ir parādījies vairākiem cilvēkiem. Un mēs šeit no 6. panta varam izlasīt. Pēc tam viņš parādījies vairāk kā 500 brāļiem. Drusciņ augstāk, vēl 5. pantā. Un ka viņš ir parādījies Kēfam, tas ir Pēterim, pēc tam tiem 12. Pēc tam viņš ir parādījies 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apostoļiem. Tas nav akls apliecinājums, tas nav tas, ko cilvēki var izdomāt, bet tie ir fundamentāli fakti, kam mēs ticam. Un 11. pantā šeit Pāvils saka, lai vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi. Tā mēs sludinām, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi. Un tāpēc arī jums šim faktam ir jāskar jūsu sirdis, un jums ir jādomā par to, vai es mīlu Kristu par to, ko viņš ir izdarījis. Šis jautājums mums katru dienu ir sev jāuzdod, vai es viņu mīlu par savu grēku izpirkšanu, par taisnošanu, par jaunu dzīvi. Ja jūs biežāk domāsiet par šo vārdu, vai es viņu mīlu, tas veidos jūsu ticības dzīvi. Sapcīt šeit patās korintiešu vēstuli noslēguma beigās pēdējā nodaļā ir teikts, ja kas nemīl kungu Jēzu Kristu, ir nolādēts. Ļoti bargi un satriecoši vārdi. Un šis fakts var pasargāt jūs no grēka, no pārgalvības, ka jūs domājat par to un saprotat, vai es mīlu kungu Jēzu Kristu. Pēc rakstiem, nevis kaut kā, bet pēc rakstiem, tā kā Dievs to ir nolicis. Otra lieta, pie ko es gribu pieskārties, ja Kristus nav augšām cēlies, tad kristietība kā tāda, viņa pilnīgi sabrūk. Tad kristietība kā tādu var iemest miskastē, tad nav jēgas mūsu kopā sanākšanai. Un tāpēc es gribu dažas lietas, kādas tam var būt sekas, ja Kristus nav augšām celšies. Tā būs otra lieta. Ja Kristus nav augšām cēlies, kādas tam var būt milzīgas sekas? Un ja mēs tam neticam. Jo faktam par Jēzus Kristus augšām celšanos ir ārkārtīgi stipri jāstiprina mūsu ticības dzīve. Un 14. pantā mēs izlasām pirmo lietu, tad evaņģēlijas sludināšana ir veltīga. Skatieties, un tas tikai bija ievads, ko Pāvils šeit gribēja līdz 11. pantam pateikt. 14. pantā viņš saka, un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana. Iedomājieties visu tas, ko jūs runājat par Kristu.
Visu to, ko jūs izlasat Bībelē, visu to, ar ko jūs dalaties, ja nav augšām celšanās, tad tas viss ir veltīgi. Tad tam visam nav absolūta nekāda satura. Un šeit ir viena tāda būtiska lieta, kas mums liek padomāt par to, ka Bībeles autoritātes svarīgums. Ka mēs bieži vien sakam un apliecinām to, ka tikai raksti, jo tikai raksti vēsta par Kristus augšām celšanu. Tikai raksti vēsta par Kristus nākšanu pasaulē, tikai raksti vēsta par viņu svētu nodzīvoto dzīvi. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu ticība. Tad es veltīgi šeit stāvu, tad es veltīgi šeit runāju, tad visu, ko es šeit saku, ir veltīgs. Tādas var būt sekas, ja nav Kristus augšām cēlies. Otra lieta, ja nav Kristus augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu ticība. Mūsu ticība ir tieši stipra tajā, ka mēs ticam Jēzus Kristus augšām celšanās. Ja mēs neticētu Jēzus Kristus augšām celšanās, nebūtu mums cerības. Mēs nespētu patiesi priecāties, mēs nespētu patiesi sajūsmināties par to, ko Dievs ir izdarījis caur Kristu pie krusta. Ko Dievs ir izdarījis caur Kristu un ko viņš dara caur Kristu mūsu dzīvēs. Pasaulē ir bijuši tādi gadījumi, kad ārstē kādas smagas, neizārstējamas slimības kā vēzi ar kādām zālēm. Un bieži vien pasaulē ir bijuši skandāli par to, ka cilvēki daudzus gadus ir ārstēti ar zālēm, kuras nav bijušas efektīvas, kurām nav bijis tas ārstēšanas spēks un ietekme. Kādus gadus atpakaļ bija tāds skandāls, ka bērni, kuri slimo ar vēzi, viņi tika ārstēti vienkārši ar destilētu ūdeni. Un iedomājieties, ja evaņģēlijā nav šī satura, augšām celšanās satura, tad, un viņu cilvēkam dod, viņš ir veltīgs. Viņš nesatur to ticību. Un tas ir ļoti svarīgi. Trešā lieta, kāpēc tam var būt drausmīgas sekas, ja Kristus nav augšām cēlies, tad nav drošas atklāsmes. Mums ir svētie raksti, ko Dievs ir iedevis par pilnīgi absolūtu autoritāti un drošu atklāsmu, kurai mēs pieejam un mēs vienkārši kā bērni uzticamies un ticam. Mēs zinām, ka Dieva vārds ir kā gaismeklis mūsu ceļiem, kā gaisma zem mūsu kājām. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad, mīļie, jauno un veco derību var izmest ārā. Tad viņai nav satura. Bet mēs zinām, ka šis saturs ir ļoti dziļš un nopietns. Mēs zinām, ka šis saturs tieši pastāv šajā faktā par Jēzus Kristus augšām celšanos un viņa dzīvi. Ceturtā lieta, ko mēs šeit saredzam šajā tekstā, ir tā, ja nebūtu Kristus augšām celšanās, nebūtu patiesas grēku piedošanas. Un mēs varam no 16. līdz 17. pantam arī šeit izlasīt. Ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība. Tad jūs vēl esat savos grēkos. Paskatieties, kādas var būt sekas.
Un Pāvils nevelti velta šeit veselu nodaļu, lai pārliecinātu par to, lai šis fakts jūsu dzīvēs, jūsu sirdīs, jūsu pārliecībā ir patiesi dzīvs. Ka tā ir vienīgā gan jūsu cerība, gan pasaules cerība faktā, kad Jēzus ir augšām cēlies. Romiešu vēstulē 4:25 mēs varam nolasīt. Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzbodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Atkal skatieties kāds fakts un apliecinājums. Viņu, tas ir Jēzu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Tieši viņa augšām celšanās, mīļie, mūs taisno. Ja nav Kristus augšām celšanos, mēs vēl joprojām esam savos grēkos. Kristus asins ir mūsu spēks. Kristus asins ir tās, kas ir mazgājuši mūs no mūsu grēkiem. Kā Pēters savā vēstulē raksta, ka ne ar zeltu un sudrabu jūs esat atpirkti, bet ar dārgajām, nevainīgā jēra asinīm. Vēl viena lieta, ko šeit Pāvils pierāda un apliecina, ja nebūtu augšām celšanās, tad nebūtu mūžīgās dzīvības. Tad nebūtu cerības uz mūžīgo dzīvību, un mēs varam nolasīt šeit 19. pantā. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Paskatieties, cik daudz šeit apostols Pāvils raksta un cenšas mūs pārliecināt ikvienu cilvēku, kas nostājās pret Kristus augšām celšanos, un cilvēku, kurā nav pārliecība. To, ka augšām celšanās dara stipru mūsu evaņģēlijas sludināšanu. Tā dara ietekmīgu mūsu evaņģēlijas sludināšanu. Jo šī Kristus augšām celšanās ir veidojusi un radījusi mūsos jaunu dzīvību. Mūsu ticība ir ietekmīga. Atklāsmi, ko mēs ņemam no Dieva, no rakstiem, viņa ir pilnīga un neapšaubām un pietiekoši mums mūsu dzīvēm. Mēs varam būt pārliecināti, ka mūsu grēki ir apklāti un piedoti. Ka Dievs ir uzticīgs un taisns, ka Viņš piedod mums mūsu pārkāpumus. Un mēs zinām un ticam, ka Jēzus ir sacījis, es dzīvoju un arī jums būs dzīvot. Un dažas lietas, kad jūs sludiniet, atcerieties vienmēr. Pirmkārt, atcerieties to, kad Jēzus ir augšām cēlies un tas ir Dieva spēks jūsu dzīvē. Un atcerieties to, ka arī jūs reiz bijat miruši savos pārkāpumos un grēkos, un Dievs darīja brīnumu. Ka no garīgi miruša Viņš darīja jūs dzīvus, un tas ir Dieva spēks. Vēl augšā atcerieties vienmēr to, ka augšām celšanās apliecina visu, ko Jēzus darīja, mācīja un kā dzīvoja. Tieši augšām celšanās fakts apliecina to. Apliecina Jēzus mācību un to, ko Jēzus ir runājis. Vēl, ko dod augšām celšanās? Augšām celšanās garantē visas Dieva svētības tavā dzīvē. Romieši 5:10 mēs izlasām, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Tas ir Romieši 8:32. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Tātad augšām celšanās garantē
visas Dieva svētības mūsu dzīvē. Dievs mums ir devis savus apsolījumus, ko mēs varam ņemt un no šiem apsolījumiem arī dzīvot. Augšām celšanās vēl garantē, ka visi mirušie reiz celsies augšā. Un tas tiek aprakstīts šajā pašā nodaļā. Šajā 15. nodaļā. Vēl augšām celšanās atgādina viena ļoti būtiska lieta, ko mēs izlasām apastuļa darbu grāmatā 17. nodaļā, ka būs Dieva tiesa. Un to apliecina augšām celšanās fakts. 17. nodaļā, 31. pantā. Jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem. Ieklausiet vēlreiz šajos vārdos. Jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, tas ir Jēzu, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem. Tieši caur Jēzu Dievs tiesās šo pasauli. Dieva tiesa ir neizbēgama. Ja mēs ticam augšām celšanās, mēs zinām to, ka Dieva tiesa ir neizbēgama. Un Dievs būs taisns tiesnesis un soģis. Un kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, es tik gribu dažus faktus par to pieminēt. Dievs sodīja Ādamu un Ievu. Kad viņi sagrēkoja, viņš sacīja, jūs mirdam mirsiet. Viņus izdzina no Ēdenes dārza. Un tas bija Dieva sods. Mēs redzam to, ka Dievs sodīja Sodomas un Gomoras pilsētu, izliedams par to sēru lietu. Tikai Lats un viņa sieva un meitas tika izvests ārā, un pat aiz vārtiem sieva mira un kļuva par salas stabu. Mēs redzam to, ka Dievs sodīja eģiptiešus, kad Izraēlas tautu izveda ārā no Ēģiptes, Dievs sodīja eģiptieši. Un ļoti bargā veidā sodīja eģiptieši. Kad jūdu tauta bija tūkstnesī, un Mūzes bija kalnā, un tie cilvēki, kas pielūdz zelta teļu, Dievs sodīja. Un ļoti bargi sodīja. Tie, kas kurnēja tūkstnesī, mēs lasām, kad viņi tur nomira un palika. Dievs sodīja šos cilvēkus. Jozua grāmatā ir kāds vīrs, ko sauc par Acanu. Man vienmēr ir saistījis šī cilvēka dzīve. Mēs redzam, ka viņi iegāja apsolītajā zemē pēc Ēģiptes, pēc staigāšanas tūkstnesī. Un viņiem bija aizliegts ņemt kaut ko, kas pieder svešām tautām. Un šis vīrs Acans piesavinājās 200 sudraba gabalus, zelta stieni un kādu babilonieša mēteli un apraka to savā teltas vidū. Kad svētais gars uzrādīja to, kurš ir vainīgs, šo ģimeni lika izvest ārpus nometnes, kur viņi dzīvoja. Un mēģiniet tik iedomāties. Lika izvest ārpus gan viņa sievu Acana, gan viņa bērnus, gan viņa lopus. Un viņus nomētāja ar akmeņiem, apkrāva ar žagariem un sadedzināja. Un tas bija Dieva sods. Kad es domāju par šiem faktiem, ka Dievs nevar nesodīt grēku, ka viņa tiesa būs, atnāks un viņa būs. Tad cik nopietni mums ir jāpieiet šim faktam par Jēzus Kristus augšām celšanos, kurš nomira par mūsu grēkiem?
Par šo atskan dzīvi es domāju, ziniet, man liekas, šeit varētu likties, cik Dievs ir nežēlīgs. Izved šo vīru ārā, viņš bija vainīgs. Kāpēc tur bērni, kāpēc sieva, kāpēc lopi? Bet mēs, mīļie, zinām, ka Dievam ir taisnība. Mēs zinām to, ka Dievs taisni rīkojas, ka viņš rīkojās pareizi, ka Dievs nedara kaut kādas aplamības. Un saprotiet, šajā situācijā mums ir jāsamierinās. Saprotot to, ka Dievs ir taisns tiesnesis. Tas neliekās manā galvā. Šis notikums ir pārāk liels un pārāk nesaprotams priekš manīm, bet sirdī man ir jāsamierinās. Jo visu, ko Dievs dara, viņš dara pareizi. Viņš dara taisnību. Tāpatās mēs Bībelē redzam, kad Dievs sodīja Nebukadnāceru, kad viņu pārvērta par lopu, un viņš barojās ar zāli mežā. Ja jūs gribat jauno derību, tad jūs redzat 5. nodaļā apostuļu darbos, kur Ananija un Safīra sameloja un nokrita uz vietas kā miruši. Tikai par to, ka sameloja. Un Dievs ir taisns tiesnesis. Un Dievs noteikti sodīs katru, kas nepieņem Kristus upuri, kas neatzīst Kristus upuri, kas noraida Jēzus Kristus upuri. Jo, kā mēs lasām apostuļu darbos, jo Dievam ir īpašs laiks, kur viņš nolicis. Īpaša diena, kad viņš nāks atkal un taisnīgi tiesās šo pasauli. Un Romiešu vēstulē mēs 5.9 lasām, Dievs savus mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus ir par mums miris, kad vēl bijām savos grēkos. Jo vairāk tagad mēs tiekam taisnot ar viņa asinīm no kā? Lai izglābtos no Dieva dusmām. Jo Dievs dusmo par katru cilvēku grēku. 1. Tesaloniķiešu 1.10 ir teikts, un lai gaidītu no debesīm viņa dēlu, kuru viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs atpestīs no nākamās dusmības. Mēs esam šeit, jo mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Un mēs gaidām uz viņu atkal atnākšanu, kad viņš atkal reiz nāks, bet viņš nāks kā taisns soģis un taisns tiesnesis. Un, kad mēs tālāk lasām tur apostuļu darbus, mēs redzam, ka šādai vēstī par Jēzus Kristus augšām celšanos daudz cilvēks zobojās. Var cilvēks iedalīt tādās 3 grupās. Vieni ir tādi, kas vienkārši smējās. Viņi saka, ko tu man te stāsti? Tur bija tādi, kas teica, paga, mēs vēl parunāsim par to. Un es viņus saucu par reliģioziem, tādiem gudrīšiem, filosofiem, kur viena grib par ticību kaut ko papļāpāt. Viņi negrib dzīvot, bet grib tikai papļāpāt. Bet bija tādi, kas pieņēma, atsaucās. Kas atsaucās šai vēstī par Jēzus Kristus nākšanu pasaulē, par to, ka viņš nomira par mūsu grēkiem un augšām cēlās. Un kā ir šodien ar tavu sirdi? Vai tā ir pieņēmusi Kristu kā savu kungu? Vai tava sirds var saukt un pateikt, Kristu, es mīlu tevi?
Mēs nāksim Dievu priekšā lūgšanā, un lai Dievs svētī, ka mūsos ir gan šī grēka nožēla, gan šī nodošanās, lai ticētu augšām cēlušam Kristum. Āmen. Lūgsim Dievu.